Mūsu 30 gadu pieredzē vadot valodu skolu un strādājot ar vairāk nekā 500 kolēģiem, tulkiem, skolotājiem, mums ir bijušas lielākās problēmas ar grādīgajiem. Jā, es atceros vienu gadījumu, kur mums bija šeit Latvijā bija atbraukuši Fulbright zinātnieki, un abiem diviem bija doktora grādi, un atskatoties apakaļ, tā bija briesmīgākā sadarbība, tas jau gan bija sen. Protams, tas nav balts melns un pilnīgs absolūtisms, bet tāds novērojums ir, ka jo tu esi grādīgāks, jo tu daudz vairākām skolām izgājis cauri, jo tev ir grūtāk palikt mācāmam. Es nesaku, ka tas ir visos gadījumos, bet daudz, kur ir tā, ka visticamākais tev ir izveidojies savs viedoklis, un kas ir tāds ļoti stingrs un cieši, bet joprojām ir kaut kādas lokālās īpatnības. Tāpēc mums šobrīd joprojām ir fantastisks sadarbības partneru tīkls dažādās vietās pasaulē, un, ja paskatāmies, tie skolotāji un tulki, viņi ir gados jauni cilvēki, kas joprojām ir atvērti uz lietām. Viņi atvērti ir respektē to, ka Latvijā mūsu klientiem ir varbūt kaut kāds savs veids, kā viņi grib vai secība, kā viņi grib mācīties, vai kas viņam palīdz labāk apgūt svešvalodu. Izglītība un grādi absolūti nav šķērslis, bet tur ir joprojām jābūt ļoti uzmanīgam, jo tu augstāk kāp pa tām izglītības kāpnēm, skaties, lai tev tās mācāmības trepītes nepazūd. Tu ļoti labi pateici, labs salīdzinājums, ka izglītība un pieredze, lai nepaliek pa tādu kārtīgu filtru, caur kur nekas jauns nevar izfiltrēties cauri, bet drīzāk tādu pakāpienu. Un šīs reizes jaunais vārds būs blind spot, jo tas ir tad, kad tu braucot vai dodoties priekš neredzi, kas tev ir blakus. Tāpatās kā mašīnām braucot citreiz var nepamanīt, kas tev garām brauc, tad blind spot var notikt arī profesionālajā ceļā. Un tad uzmanies, lai tavs expertise does not become the blind spot.